Ja meklējat pārbaudītu ēsmu sapalu, foreļu makšķerēšanai upēs vai trautra formulā, noteikti noskatieties šo materiālu. Čau! Mani sauc Huberts, es pārstāvu Libra Luris komandu, un šodien man ir prieks jums parādīt mūsu nākamo ēsmas modeli. Šodien parādīsim, kā šo ēsmas modeli var aprīkot, kā to var vadīt, bet pats galvenais – pastāstīsim, kādas zivis ar to var veiksmīgi noķert. Pēdējā laikā mums ir iznākuši tiešām daudzi jaunumi, bet šodien vēlos ar jums pārunāt ēsmas modeli, kas saucas Larva. Iesākumā, iepazīstinot ar pašu Larva modeli, jāpiemina, ka tā ir ēsma, kas pieder pie trauta sērijas. Trauta sērija ir īpaši paredzēta strauta foreļu, varavīksnes foreļu un dažādu šo zivju paveidu makšķerēšanai. Šeit mums ir 20 pārbaudītas, labi ķerošas krāsas, kuras vienmēr varam pielāgot apstākļiem pie ūdens. Un kas šajā sērijā ir pats labākais, papildus tam, ka tās ir izgatavotas no īpaša materiāla, kas zivīm tiešām garšo, un brīdī, kad tās peld garām mūsu ēsmai, tās nevar palikt vienaldzīgas pret šo mānekli, tas ir arī lieliski atdarināts. Tātad runājot par šādu kāpuru, kas, kā jau pats nosaukums liecina, ir vienkārši ideāls dabā sastopamā kāpura atdarinājums. Kas ir forši? Larvas gadījumā mums šeit ir pieejami pat 3 dažādi izmēri, sākot no mazākās 30 mm larvas, tad 35 mm larvas un lielākā modeļa 45 mm. Mēs vienmēr varam pielāgot ēsmas izmēru atbilstoši apstākļiem pie ūdens, kā arī tām zivīm, kuras ceram noķert. Lai gan runājam par vienu modeli, kuram ir 3 izmēru versijas, šeit ir pat 4 aromātu versijas, tostarp aromāts bez aromāta, jeb no scent. 2 mani favorīti – siera un krila aromāts. Tie vienmēr lieliski darbojas upēs, un vēl ir ķiploku aromāts. Tieši tā. Ķiploks, kas ir ļoti populārs tieši trautra tipa makšķerēšanas vietās. Viņš sēž. Šāds te varavīksnes forele un maza kāpura. Un te mums jau ir 35. izmēra kāpurs, izvilkts no burciņas. Paskatieties uz šīm vismalkākajām detaļām, kas ieliktas šajā ēsmas gabalā. Tā ir neticami efektīva, bet pats galvenais – ļoti universāla. Ko es ar to domāju? Kad makšķerēju upēs, izmantoju visvienkāršāko montāžu, kuru tūlīt jums parādīšu, lai šī ēsma burtiski neveiktu nevienu lieku kustību. Jo, ja jūs pievērsīsiet uzmanību, tā ir nedaudz ieliekta kā tāds viegls banāniņš, un pateicoties tam, tiklīdz man ir saspringta aukla, šī ēsma ir taisni uzvilkta uz āķa un ūdenī veido maigu vēdekļu kustību, ko jūs arī drīz varēsiet redzēt. Vēl viena lieta, kas, manuprāt, šeit ir liels plus, ir tā, ka šī ir peldoša ēsma. Šis materiāls ir peldošs ar labu peldspēju. Pateicoties tam, mēs paplašinām izmantoto montāžu klāstu, ko varam pielietot, piemēram, dropshot, sānu pavadiņa, un šī ēsma, lai gan to aprīkojam citādi, bet tā joprojām ir tā pati ēsma, uzvedas pilnīgi citādi. Tātad patiesībā, iegādājoties šādu burciņu, mums ir, manuprāt, vairāk nekā 10 dažādu makšķerēšanas veidu, lai vienmēr varētu pielāgoties izvēlīgām zivīm mūsu ūdenstilpē. Un tagad es jums parādīšu, kā aprīkot šādu ēsmas veidu. Te mums ir šīs kāpura sākums. Mēs izduram āķi no šīs puses cauri. Un viss ir gatavs. Šādi aprīkots kāpurs diezgan aktīvi darbosies ūdenī, pat vienmērīgi tinot auklu. Apskatīsim, kā tas uzvedas ūdenī. Otrs veids ir uzdurt šo āķi no otras puses. Pateicoties tam, šī ēsma ir taisnāka, līdz ar to tā patiesībā arī mazāk šūposies tinot auklu, pat gandrīz nemaz nedarbosies pati no sevis. Un tad visu kustību mēs piešķiram ar savas makšķeres darbību.
divi galvenie veidi, kā es parasti aprīkoju kāpu. Protams, to var aprīkot arī ar svina galviņām, ne tikai ar volframu. To var aprīkot arī, kā jau minēju, čiburuškām bez jebkādām problēmām. Šī ēsma tad ūdenī uzvedīsies ļoti labi. Bet kas ir svarīgi, ja jums nepieciešama vairāk informācijas par to, kā var aprīkot mūsu ēsmas, to vienmēr atradīsiet mūsu aktuālajā katalogā, kuru varat atrast mājaslapā www.libralures.com. Tas arī viss par kāpu. Neticama ēsma, kas man vienmēr ir līdzi kastītē, īpaši sezonas sākumā, kas jau tuvojas. No šīs vietas vēlos jums pateikties un aicināt arī sekot mums TikTok, Facebook un Instagram. Tur mēs publicējam visu informāciju par mūsu ēsmas produktiem. Noteikti ieskatieties tur, ja jums ir interese, jo tur mēs arī ievietojam bildes ar zivīm, kas noķertas tieši ar Libralures zīmola ēsmas palīdzību. Uz tikšanos nākamajā materiālā!